Jāsāk ar to, ka Apple telefoniem App Store vai Android telefoniem attiecīgi Google Play Store jāatrod un jāuzinstalē Kaltopo aplikācija. Kad tas izdarīts, spiediet uz izvēles apakšējā labajā stūrī 4 punktiņi. Tas atvērs papildus izvēli, kurā ir jāizvēlas Record Track. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, jāievada ir šīs maršruta nosaukums, lai jūs to vēlāk varētu atrast ar citiem maršrutiem, un jānospiež Record Track. Tas uzsāks maršrutu ierakstu. Kad maršruts ir iziets, vēlreiz nospiediet 4 punktiņus apakšējā labajā stūrī un izvēlieties Track Details un spiediet Finish. Tas apturēs jūsu ierakstu un saglabās. Lai padalītos ar ierakstu, ekrāna augšējā kreisajā stūrī noklišķiniet uz 3 svītrām. Izvēlieties Your Data. Tracks folderi. Un šeit būs visu jūsu maršrutu ieraksti. Atrodiet īsto, nospiediet I burtiņu. Pēc tam Share. Un izvēlieties Export GPX. Tas sagatavos GPX failu, kuru varēs attiecīgi nolasīt. Un pēc tam izvēlēties, kā šo GPX failu jūs vēlaties nosūtīt. Parasti tam tiek izmantots WhatsApp. Un uzrakstiet identifikātoru šī treka, piemēram, jūsu vārdu un, teiksim, maršruts 1. Un tas ir nosūtīts. Papildus, kamēr izmantojat šo aplikāciju, ieteikums pamēģiniet augšējā labajā stūrī karšu izvēles pogu, un te var izvēlēties dažādas citas kartes, jo šo te aplikāciju var izmantot ne tikai ierakstam, bet arī, lai pēc viņas orientētos. Varat pamēģināt, piemēram, OpenStreetMap pilsētu vidē, vai skanēt topos, jeb topogrāfijas meža apvidū. Paldies par uzmanību!